Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Žēlastība jums un miers no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Svētīgs tas cilvēks, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti. Savu necienību atzīdami, vispirms izsūdzēsim tam kungam visus savus grēkus, no sirds tā lūgdami. Vispēcīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko gan esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp, un es Tevi lūdzu, Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ. Žēlo laipnīgi mani, nabaga grēcinieku, piedod mani visus manus grēkus un dod man sava svētā gara spēku, kā varu atgriezties. Ja nu šī ir jūsu visu patiesa grēku sūdzēšana un lūgšana, tad atbildiet sacīdami jā. Jā. Kad jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecināties ar mūsu pestītāja Jēzus Kristus nopelnu. No saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētajam prātam paklausīt, tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūgšanu, kā aicināts un iecels Dievvārda kalps. Es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki ir piedoti. Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Kungs
lūksim. Dievs, kas esi sargs tiem, kuri cer uz tevi, valdi par mums ar tavu apžēlošanos, lai mēs tevis vadīti dzīves gaitā tā lietojam laicīgos labumus, ka nezaudējam mūžīgos. To lūdzam caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dēlu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Lasījums no Jesajas grāmatas 12. panta. Tanī dienā tu sacīsi, es tev pateicos, kungs, jo tu gan biji uz mani dusmīgs, bet tavas dusmas norima, un tu mani iepriecināji. Tiešām, Dievs ir mana pestīšana. Es esmu paļāvības pilns un nebīstos, jo Dievs, tas kungs, ir mans stiprais dzimums un mana slavas dziesma. Viņš bija priekš manis pestīšana, un jūs smelsit ar prieku ūdeni no pestīšanas avotiem, un tādī dienā jūs sacīsiet, pateicieties tam kungam, piesauciet viņa vārdu, pasludiniet viņa darbus tautu starpā. Daudziniet, kā augsti teicams un dižens ir viņa vārds. Dziediet tam kungam slavas dziesmas, jo viņš ir darījis varenus darbus, lai tas top zināms pa visām zemēm. Gavilējiet un līksmojiet, jūs Ciānas iedzīvotāji, jo liels ir jūsu vidū Izraēlas svētais. Tā kunga vārds, pateicība Dievam. Brāļi, māsas Kristū, Pētera 1. vēstule. Jo Dievs stāv pretī lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Tad nu pazemojieties apakš Dieva varenās rokas, lai viņš jūs paaugstinātu savā laikā. Visu savu zūdīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūsu pretinieks, velns, staigā apkārt kā lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē. Bet visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristū ir aicinājis savā mūžīgā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus. Viņam vara mūžu mūžos. Āmen. Tas ir tā kunga vārds.
Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīja svētais Lūkas, sava evaņģēlija 15. nodaļas sākumā. Daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai viņu dzirdētu. Farizēji un rakstu mācītāji kurnēja. Šis pieņem grēciniekus un kopā ar tiem ēd. Bet viņš tiem sāka stāstīt līdzību. Kurš cilvēks no jums, kam ir 100 avju, vienu pazaudējis, neatstāja tās 99 tūkstnesī un nedodas pakaļ pazudušajai, līdz to atrod. Un atradis avi, viņš to ceļ uz saviem pleciem priecādamies, un pārnācis mājās, sasauc draugus un kaimiņus un tiem saka: priecājieties līdz ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat arī debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriezušos grēcinieku nekā par 99 taisnajiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Vai arī kāda sieviete, kurai pieder 10 drahmas, ja tā vienu pazaudē, vai viņa neiedec lukturi un neizmēš māju un rūpīgi nemeklē, līdz to atrod? Atradus to, viņa sasauc draudzenes un kaimiņus un saka: priecājieties līdz ar mani, jo esmu atradusi drahmu, ko biju pazaudējusi. Es jums saku, tāpat ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu atgriezušos grēcinieku. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tev lūdzam, svētī mūs tos pārdomājot, ļauj mums katram dzirdēt un satvert to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Kristus mīļotie, būsiet ievēroši, ka ir mākslas šedevri, kas pieskaras debesīm un zemē, dievišķam un cilvēciskam. Taču tos lasot, baudot, mūsos nerodas attiecības. Drīzāk šis pieskāriens atdala abas zonas vienu no otras. Kad debesis un zeme saskaras, tiek izveidotas stingras robežas. Debesīs valda citi likumi nekā uz zemes. Augšā svētulīgi staigā paštaisnie, bet cilvēks ir pakļauts dažādiem pārbaudījumiem, dzīvodams uz zemes. Viņš kļūdās, iekrīt bezdibenī, grēko. Tur debesīs valda mūžīgais gars, bet cilvēks ir pakļauts laikam. Viņš cieš un mirst. Mums šķiet, ka ir viegli atrasties tur augšā debesīs, kur ir bezsvara stāvoklis. Kamēr šeit cilvēks uz zemes ir pakļauts gravitācijas likumam, kas velk viņa ķermeni un dvēseli uz leju. Jā, debesis pieskaras zemē un tomēr paliek kā divi nesavienojami lielumi. Taču, kad Jēzus runā par debesīm un zemi, par Dieva valstību un pasauli, tas ir cita veida pieskāriens, kas pārveido gan zemi, gan debesis. Jēzus, nācis no debesīm, runā ļoti cilvēciski. Šodien evaņģēlija lasījumā tikai vienu reizi tika pieminēta skaidri debesis. Tikai vienu reizi runāts par Dieva eņģeļu prieku. Bet citādi gans meklē savu pazudušo avi, sieviete savu pazaudēto naudas vienību.
Tāpat nav lielā varenā pasaules telpa, kas kļūst par debesu valstības tēlu. Tā ir mazā, ikdienišķā darba pasaule, nepilnību pasaule un reizē neizsakāmi plašu un dziļu jūtu pasaule. Pāri plūstošā priekā Gans ir sasaucis draugus un kaimiņus. Priecājieties līdz ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Arī sievietes prieks par atrasto drahmu ir bezgalīgs. Mīļā draudze, ik viens, kurš ir tik laimīgs, noteikti ir aizmirsis, cik izmisis pirms tam bijis meklējot. Turpinot lasīt Lūkas evaņģēlijā 15. nodaļu, Jēzus min tēva prieku par pazudušā dēla, kurš viņu pametis, devās uz ārzemēm atgriešanos. Cilvēks, kurš gaida kāda atgriešanos, tajā cilvēkā mīt nerimstošas ilgas. Līdzībās atrastā auss, drahma un dzīvais dēls atklāja mūsu mazās pasaules, lieliskās, cilvēciskās sajūtas, kas pauž dziļu mīlestību. Bet piebilde, tāpat arī debesīs būs liels prieks. Tieši tā, būs prieks debesīs. Debesis vairs nav tik nesasniedzamas tur augšā. Zeme vairs nav bezdievīgā pasaule, kas krīt bezdibenī. Debesis un zeme pieskaras, vairs nav nedalāmas. Tas, kas veido vēsturi uz zemes, rada atšķirības debesīs. Debesis nav pašas par sevi. Tās raud, ka cilvēki nīkuļo, krīt un cieš, bet, kad cilvēki atrod dzīvē jēgu un iegūst stabilu pamatu zem kājām, debesīs ir prieks. Jēzus apgalvo, es jums saku, tāpat ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu atgriezušos grēcinieku. Jā, pats Dievs ir saistīts ar šo zemi nerimstošās ilgās, lielā mīlestībā. Kā teicis Mārtiņš Luters, Dievs ir kā karsti kvēlojoša krāsns, kura mīlestība sniedzas no zemes līdz debesīm. Mīļie, ja Dievs tā mīl, kā tad cilvēks vēl var teikt? Mēs, cilvēki, Dievam neesam vajadzīgi. Pavisam noteikti. Ne grēcinieki, muitnieki, kritušie, akli, iemesti nezināmajā. Ja Dievs tā mīl, kā gan cilvēks var šaubīties par Dieva sāpēm, ko viņš izjūt par pazudušo? Un tomēr mēs dzirdējām. Rakstu mācītāji un farizēji kurnēja, ka Jēzus pieņem grēciniekus un kopā ar tiem ēd. Viņa kurna, kad Jēzus runā no debesīm, kas ir tuvu zemei, no debesīm uz zemes. Pēkšņi Dievs ir bīstami tuvu. Viņš vairs neļauj sevi ieslēgt viesistabā. Viņš vairs nav Dievs īpašiem laikiem un īpašiem cilvēkiem. Ja Dievs ir blakus, tad nav iespējama nošķirta dzīve divās valstībās. Nav iespējams Dievu ieslodzīt pēc nāves dzīvē un tur viņu pielūgt. Un vienlaicīgi tajā pašā laikā dzīvot šeit uz zemes, it kā Dieva nebūtu. Kurnētājs stāv ap Jēzu, blakus viņam, bet sirdī ir attālināti. Viņi neļauj Dieva mīlestībai to sasniegt. Viņu spriedums. Dievs nav tuvu. Mums ir vispirms jātuvojas viņam, ievērojot priekšrakstus un lūgšanas. Vispirms ir jākļūst tikpat tīriem un labiem kā pati debesu sfēra, lai tur iekļūtu.
Bet kāpēc tā sevi iegrožot? Vai tā nav svētlaimīga pieredze, kad kāds mūs mīl bez nosacījumiem? Vai mēs visi neesam dzimuši ar šīm lielajām ilgām pēc mīlestības? Un tomēr ir, kas kurna, kas ir neapmierināti ar Jēzus sacīto, ar viņa rīcību. Šķiet, nav tik viegli izturēt Dieva klātbūtni, ļauties mīlestībai. Pat attiecībās starp cilvēkiem pasaulē mīlestība nav tā vieglākā lieta. Pārāk bieži grūti ir ne tikai mīlēt, arī būt mīlētam. Mīlestība atsec to, kas patiesībā esam, un padara mūs atvērtus, neaizsargātus, viegli ievainojumus. Mums ir nepieciešama mīļotā klātbūtnē. Mēs vairs nevaram dzīvot pašpietiekami. Jā, mīlestībā mēs dzīvojam viens no otra, lai prieks būtu pilnīgs. Kurnētāji nespēja pieņemt tādu Dievu, kurš ilgojas pēc savas radības un priecājas par savu radību. Grūti pieņemt Dievu, kas ilgojas pēc pazudušā, ieslodzītā, izstumtā, pēc sava radītā cilvēka un priecājas to pacelt, apņemt, pieglaust, pārnest mājās. Taču ne tikai tiem, kas stāvēja blakus, bija grūtības ar šo Dieva mīlestību pret visiem cilvēkiem. Pat Jēzus draugi nesaprot Dieva mīlestību un līdz galam nespēja noticēt, ka Dievs savā mīlestībā padara sevi tik ievainojumu. Mīlestība, kas iet līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei, ir ārpus viņu saprašanas. Viņi labprātāk dotu priekšroku spēcīgam Dievam, kurš galu galā ir neatkarīgs no cilvēkiem. Drīzāk taisnīgs tiesnesis, kurš katru atalgo pēc viņu domām un darbiem. Ir grūti atzīt, aptvert Dievu, kurš Jēzu Kristu sevi padarījis par izsmieklu. Viņiem nācās iepazīt Dievu, kura mīlestība ir stiprāka par nāvi, kura mīlestība nevairās no nāves un tādējādi to uzvar. Mīļā draudzē, ik viens, kam ir šāds priekšstats par Dieva mīlestību, tiek pārveidots. Ik viens, kurš uztver tās ilgas, ko Dievs izjūt pēc savas radības, redz visu radību jaunā gaismā. Mēs daudz esam pieredzējuši mīlestības pārveidojošo spēku starp dažādiem cilvēkiem. Mīlētie gūst jaunu pārliecību par sevi un var pateikt jā sev, pieņemt sevi, pieņemt nesaprotamo, jo stāv uz stabila pamata, klints, kas ir Jēzus Kristus. Ja jau mīlestībai ir tāds pārveidojošs spēks starp cilvēkiem ar pārāk mainīgām jūtām, kā gan mums cilvēkiem ir jāmainās, ja jūtam, ka Dievs mūs mīl, ka nekas nevar mūs šķirt no Dieva mīlestības. Tāpēc galvenais mūsu uzdevums šajā dzīvē ir atbrīvot vietu šai Dieva mīlestībai, jo tikai tad mēs atpazīsim, kas veido mūsu cilvēci un apzināsimies, kas veido Dieva dievišķību. Dieva varenība nav atdalīta visvarenība, kas balstās sevī. Dieva diženums ir tas, ka viņa mīlestība ir ārpus mūsu saprašanas. Mūsu prieks ir pārāk mazs, lai viņu aptvertu. Dievs dod mums atvērtu sirdi tavai mīlestībai. Āmen. Un apliecināsim savu kristīgo ticību ar nīkais ticības apliecības vārdiem. Mēs ticam uz vienu Dievu, Tēvu
visu valdītāju, debes un zemes, visa redzamā un neredzamā radītāju, un uz vienu kungu, Jēzu Kristu, Dieva vienīgo dēlu, pirms mūžīgiem laikiem no tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu, nevis radītu, vienādu ar tēvu būtībā, caur kuru viss ir radīts, kurš priekš mums cilvēkiem un mūsu pestīšanas labad nāca no debesīm, iemiesojās no svētā gara un jaunavas Marijas un tapa cilvēks. Par mums cits krustā, Poncija Pilāta laikā, cietis un guldīts kapā. 3. dienā augšām cēlās saskaņā ar rakstiem, uzkāpa debesīs un sēž pie tēva labās rokas, un godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņa valstībai nebūs gala, un uz svēto garu, kungu un dzīvu darītāju, kas no tēva un dēla iziet, kas ar tēvu un dēlu līdzi pielūdzams un godājams, kas runājas caur praviešiem, un uz vienu svētu, katolisku un apostolisku baznīcu. Mēs atzīstam vienu kristību uz grēku piedošanu un gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Āmen.
Lūksim Dievu. Gods, slava un pateicība Tev trīsvienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars par šo dienu, par svēto brīdi, kurā esi vēlējies būt kopā ar mums, kādi nu katrs esam. Tu, Kungs, klāj mums galdu Tavā namā, lai mēs baudītu Tavu klātbūtni un sarunātos. Paldies, Kungs, par Tavu evaņģēliju un apsolījumiem, ka Tu esi mīlējis šo pasauli, mūs devies meklēt, atradis mūsu vājumā, neziņā, neprātā un pieņēmis, uzlūkodams mūsu katru ar mīlestības pilnu skatienu, ieinteresēts mūsu dzīvēs, izaugsmē, lai mūsu dzīve varētu kļūt aizvien labāka. Mēs Tev pateicamies, ka tikai no Tavas attieksmes un labvēlības, no Tavas žēlastības var notikt izmaiņas, ka kļūstam par Taviem debesu valstības bērniem. Mēs lūdzam, Kungs, ka tādās reizēs, kad mūsu sirdis nocietinās un mums sāk likties, ka tie esam mēs paši, kuri spējam mainīties, arī citiem vispirms jāmainās pašiem, lai piedzīvotu mūsu viesmīlību un Tavu, Kungs, tūmu. Tad, Kungs, esi mums grēciniekiem žēlīgs, apžēlojies par mums. Mēs aizlūdzam par Tavu baznīcu pasaulē, mūsu Latvijas evaņģēliskās luterisko baznīcu. Mēs lūdzam par mūsu baznīcas vadību, arhibīskapu Jāni, biskupiem Eināru, Hansu Martinu, palīgbiskupiem Rinaldu un Uldi, biskupu emeritus Pāvilu. Lūdzam par prāvestiem, mācītājiem, evaņģēlistiem, lektoriem, ikvienu dievvvārdu klausītāju un sargātāju un viņu ģimenēm. Mēs šodien aizlūdzam par Jelgavas svētās vienības draudzi, mācītāju Ralfu Koķinu, aizlūdzam par Čikāgas Cianas draudzi Amerikas Savienotajās valstīs, mācītāju Gundegu Puidzu un par Luterāņu baznīcas Misūri sinodi Amerikas Savienotajās valstīs. Aizlūgšanās ieslēdzam mūsu Jūrmalas iecikņa prāvestu Arni un pilsētas draudzēs kalpošos mācītājus Aivaru, draudzes mācītāju Arni un mani necienīgu kalpu. Kungs, uzlūko savā mīlestībā un žēlastību izlej pār dubultu draudzes vadību, ikvienu darbinieku, par ērģelniekiem un mūziķiem, par jauniešiem, svētdienas skolas bērniem, skolotājiem un ģimenēm, par katru draudzes locekļu un viesi, par ikvienu atvērtu sirdi un čaklu, dāsnu roku, kas liecina par Tava dēla Jēzus Kristus klātbūtni. Mēs lūdzam, Kungs, ka šīs ir mūsu garīgās mājas un vieta, kur mēs mācāmies dzīvot kopā, pieņemt un dāvāt mīlestības pieredzi, viens otram pateicoties par tām svētīgām izmaiņām, kuras Tu esi, Kungs, paveicis mūsos. Mēs aizlūdzam par šīs dienas Dieva gāda viesiem. Baudiet un redziet, ka tas Kungs ir labs, svētīgs tas cilvēks, kas uz viņu paļaujas. Aizlūdzam par tiem, kam esi žēlastībā piešķīris jaunu dzīves gadu. Dāvā, Kungs, mums Taviem mācekļiem pazemību un vienotību, kas spējam svētīt un lūgt un dalīt, Kungs, Tavu mīlestību. Esi ar tiem, Kungs, kas maldos, kas spītīgi Tavu dēlu atgrūž, kas uzklausot Tavus vārdus, nevēlas paklausīt Tev, Kungs. Kungs, apžēlo visus tos, kas ir izslāpuši pēc patiesības. Tavas žēlastības un Tavas mīlestības dēļ mēs Tev lūdzam. Paklausi mūs arī šajā brīdī, kad nākam Tavā priekšā ar aizlūgšanām par visu Tevis radīto pasauli, par cilvēkiem tūmā un tālumā, par tiem, kurus pazīstam un nepazīstam, par tiem, kurus mīlam un labprāt gribam redzēt savā tūmā, un arī par tiem, kurus varbūt negribam savā tūmā redzēt. Svētī mūs, Kungs, ka esam pie Tava galda un nekurnam, bet pateicībā pieņemam Tavu palīdzību, žēlastību un mīlestību. Palīdzi šo vietu nepamest tiem cilvēkiem, kuri iet cauri grūtībām, zaudējumiem, bezspēkam, izmisumam. Kungs, ļauj viņiem sajust Tavu dziedinošo klātbūtni, Tavu atspirdzinošo devumu,
to, kungs, ka tu mūs katru ved un piepildi ceļā pretī tavai valstībai. Sirdžēlīgais debes Tēvs, šodien arī mēs lūdzam par mieru visā pasaulē, Eiropā un Ukrainā, par kara un asins izliešanas apturēšanu. Mēs, kungs, lūdzam pasargā no kara šausmām un dabas katastrofām, nelēmām un vardarbības arī mūsu zemi. Mēs aizlūdzam par mūsu tautu, valsts prezidentu, ministru kabinetu, bruņotajiem spēkiem, lūdzam par Jūrmalas pilsētu, tās vadību un ļaudību. Kungs, tavās dzīvības pilnās rokās ieliekam, tavai vadībai uzticam un žēlastību izlūdzamies cilvēkiem, kas mums līdzās un tālumā, mūsu ģimenes, tuviniekus, draugus un kolēģus. Sargā tos, kas ir ceļā vai gatavojas doties ceļā. Pasargā, kungs, jaunatni un mazos bērnus. Svētī un pasargā, kungs, tās ģimenes, kuras ilgojas pēc bērniņa, ir bērniņu gaidībās un kuras jau ar pateicības pilnām sirdīm audzina mazuļus. Es tu laulātiem, lai tie glabā dāvanu, ko tu, kungs, esi piešķiris, un mīlestībā pieskaries tām sirdīm, kas gatavojas stāties svētās laulības kārtā. Kungs, es iepriecinātājs vientuļiem, atraitņiem un bērniem, stiprini tos, kas līdz vecuma nespēkā. Esi arī debes Tēvs pie katra, par kuriem mēs savā sirdī aizlūdzam tavā priekšā, lai arī viņi visgrūtāko pārbaudījumu brīžos spēj izjust tavu dievišķo tūmu un dzīvības spēku. Mīļais debes Tēvs, paturi savā maigajā apskāvienā visus, kas miruši un šodien mirs, mieru viņu tuviniekus bēdās un neļauj viņiem nogrimt izmisumā. Kungs, lūdzam par mums pašiem, lai tavs gars mums ikdienas atgādina, ka mēs esam grēcīgi, vāji, pazuši cilvēki, kurus tu esi žēlstībā sameklējis un svētījis, kad dzīvojam tikai no tavas labvēlības šeit un mūžībā. Kungs, māc mums to sirds atvērtību, kāda ir arī tevī. Māci mums to piedzīvot arī pašiem sevī, ka spējam otram kalpot ar tavām dāvanām. Palīdz, kungs, mums dzīvot ar tādu attieksmi, iepratim viens otram, kā tu esi raudzījies uz katru no mums, kad atradi, pacēli un piepulcināji savai saimē. Mēs tevi lūdzam, palīdz mums, mūsu uzticamais pestītāji un glābēji, kad dzīvojam tavā mīlestībā, mirstam tavā žēlastībā, kapā dusam tavā mierā, ceļamies augšā caur tavu spēku un iemantojam mūžīgo dzīvi tavā valstībā, kur tu līdz ar tevu un svēto garu. Viens paties Dievs dzīvo un valdi, augsti teicams, mūžīgi. Āmen.
Kungs, no tā, kas ir tavs, mēs tev pienesam. Tas Kungs ar jums. Atceliet savas sirdis. Sacīsim pateicību Dievam, mūsu Kungam. Tiešām tā labinātā piederās un ir svētīgi, kā tev vispēcīgais Dievs, mūžīgais Tēvs, visos laikos, visās vietās pateicam. Tu ar Dēlu un Svēto garu esi mūs radījis un atpestījis un svētdarījis. Tāpēc mēs līdz visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam tavu godību dziedādami. Gods tev, tu debes un zemes Kungs, kas esi apžēlojies par mums, un es devi savu vienīgo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Mēs tev pateicamies par pestīšanu, kuru tu mums esi sagatavojis caur Jēzu Kristu. Sūti savu garu mūsu sirdīs, lai viņš ietektu mūsos dzīvu ticību. Svētī arī caur tavu garu šo maizi un vīnu, zemes augļu un cilvēka darba dāvanas, ko mēs nesam tavā priekšā. Mēs pateicamies tev, ka caur tā mums ir daļa pie Kristus miesas un asinīm. Mūsu Kungs, Jēzus Kristus, tajā naktī, kad viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams: ņemiet un dzeriet visu no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem to piezliec par grēku piedošanu. To dariet, cik kārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Ticības noslēpums. Debes Tēvs, mēs no šo mīlestību pieminot tava dēla ciešanas un nāvi, augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs, no dzīvības maidzes un svētības kausa. Tu dod mums ēst un dzert līdz tai dienai, kad viņš atkal nāks godībā. Mēs tevi lūdzam, uzlūko viņa pilnīgo un mūžīgo upuri, ar kuru tu esi salīdzinājis pasauli ar sevi. Liec, lai mēs caur svēto garu topam pilnīgi un vienā miesā savienot par dzīvu upuri Kristu.
caur viņu, ar viņu un viņām. Tev Dievu visvaram, Tev svētā garā vienībā, ir visgods un slavēts mūžu mūžos. Paklaus mūs, kad mēs svētajā garā līdz ar visiem Taviem ticīgajiem, lūdzam lūgšanu, ko mums ir mācījis Tavs dēls. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Maize, ko laužam, ir viena miesa. Tā kunga miers ar jums visiem. Sveicināsim viens otru ar miera sveicienu. Iesatēji. Jēzus saka, svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc patiesības, jo tie tiks paēdināti. Nāciet, viss, kas sataisīts. Un tie, kas nav iesvētīti, draudz lūk, tie pārliek labo rokas kreisā pleca. Lūdzu. Kristus miesa. Kristus miesa. Kristus asinis. Kristus asinis. Mūsu kunga Jēzus Kristus miesa un asinis, kas saņēmuši, atpakamies.
kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manīs jūs neko nespējat darīt. Mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asins esam saņēmuši, lai stipra mūsu mūžīgai dzīvei. Ejiet ar mieru. Pateiciet tam Kungam, viņš ir laipnīgs. Alleluja! Lūksim. Kungs Dievs, liec, lai svētums, kuru saņēmām caur tavu žēlastību, dara mūs dzīvus un sagatavo mūžīgajai dzīvei. To lūdzam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu tavu dēlu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Tas Kungs ar jums. Tas Kungs, lai tevi svētī un tevi pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Tēva un dēla un svētā gara vārdā.
draudze, apsveicu jūs ar svētdienu, ar šo dievkalpojumu, ka varējām būt šeit un piedzīvot Dievu klātbūtni. Pateicību mācītājiem Leonam par to, ka šodien kalpoja kopā ar mums. Ziņojumu draudzēji. Nākošais dievkalpojums ceturtdien 19:00. Mācītāji pieņemamais laiks no 17. līdz 19. ceturtdienu, iepriekš pie viņa personīgi piesakoties. Svētdien dievkalpojums, kā ierasts, 11:00. Rīt lūkšanas, katru darbdienu no 8:30, otrdien arī varēsim saņemt svēto vakarēdienu. Nākošu nedēļu, svētdien, mūsu baznīcā notiks ēdienu mūzikas koncerts Vox Angelica. Es aicināšu Edīti, lai pastāst mums bišķi vairāk. Labdien! Mums baznīcā šogad ir svētku reize mūzikai. Festivāls Vox Angelica notiks jau 15. tādu kā jubilejas reizi. Un šogad mēs to atklāsim 25. jūnijā, 6:00 simboliski ar 15 Latvijā pazīstamu ērģelnieku piedalīšanos, 15. festivāla atklāšana ar 15 Latvijas ērģelniekiem vienā apjomīgā koncertā. Jūs varat iepazīties ar visu programmu arī afišās, kā arī mums ir Facebook profils Festivāla Vox Angelica, kur ir apgreidota, kā teikt, informācija. Un es gribu pievērst jūsu uzmanību, ka mūsu sauklis koncerti katru svētdienu 6:00 šogad ir ar nelielu izņēmumu, jo 1. jūlijas, kas ir tūlīt patais 25. jūnija nākošais koncerts, ir sestdiena, un tie ir 4:00. Tādēļ, ka es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, ka mēs arī iesaistam jauno paudzi, tos, kas mācās ērģeļu spēli, un viņi to dara ļoti labā līmenī. Un es esmu aicinājusi atsaukties no visām Latvijas skolām, kur jaunieši apgūst ērģeļu spēli, dalībniekus, un pie mums atbrauks no dažādām pilsētām jaunie topošie ērģelnieki, un tas būs 1. jūlijā 4:00. Un visā šajā sakarībā es arī vēlējos aicināt atsaukties kādus cilvēkus, kas vēlētos izrādīt viesmīlību mūsu viesiem, jo tie būs arī gan šie 15 ērģelnieki ir mūsu draudžu Latvijas daudzu arī kalpotāji, kā arī šie topošie jaunieši, kas ir 1. jūlijā, kas būs braukuši gan no Rēzeknes, gan no Valmieras, gan no Saldus, gan no Ventspils. Būtu jauki, ja mēs viņus kaut kā varētu arī pacienāt un uzņemt. Un man ir vajadzīgas kādas palīdzīgas rokas, kas varētu 25. jūnijā un 1. jūlijā palīdzēt ar šo te ciemiņu uzņemšanu, kaut kādu mazu cienestiņu. Tāpat arī aicinu pieteikties kādus, kas vēlētos svētdienā dežūrēt kopā ar Līgu, kura ir tradicionāli jau vienmēr dežuranta, bet tur ir arī jāpalīdz koncerta noslēgumā saskaitīt, iegrāmatot ziedojumus un varbūt arī cilvēkiem atbildēt uz kādiem jautājumiem, kas ienāk baznīcā. Tā kā tur var pieteikties, tur ir viens cilvēks plus Līga svētdienās 6:00 tie koncerti, līdz 6. augustam ieskaitot. Ja? Un tos, kas būtu varbūt ar mieru palīdzēt uzņemšanā tajā 25. un 1. tad var pie manis pieteikties, vai, ja nezinu, kā mani atrast, tad var pajautāt Līgai, kur šeit ir lejā, viņa manu telefonu iedos. Paldies! Paldies, tad aicinu pieteikties kalpošanai, kas grib pieteikties uz sadraudzības kalpošanu. Piesakieties pēdīts un dežūrēšanu, piesakieties pie Līgas. Kā arī 2. jūlijā būs kristību piemīnas atceres diena, kad mēs katrs esam aicināti nākt, piedalīties, aicināt arī savus krustbērnus, kas šeit ir kristīti, krustvecāks. Viss šeit uz mūsu baznīcu ārā dārzā būs svēti, ka mēs varēsim visi kopā svinēt un atcerēties to brīdi. Un tāpat arī aicinu arī 2. jūlijā pieteikties kalpotājs, gan arī uz to pašu sadraudzību, gan arī uz darbnīcām visām, kas būs paredzēts 2. jūlijā. Tad visi aicināt. Jūlija beigās mums arī ir gaidāmi viesi no mūsu māsas draudzes Lārsmo, Somijā, kad arī ir aicināti pieteikties kādu kalpotāju, kas gribētu palīdzēt sagaidīt tos pašus viesus, varat pieteikties pie ģirta.
Un tad kopā visi baudīsim un kalposim viens otram un Dievam. Bet tā arī viss pēc dievkalpojuma aicināt uz sadraudzību tepat mūsu baznīcas dārzā. Paldies! Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku.